Trešās tūkstošgades sākumā ir grūti atrast kaut vienu uzņēmumu, kurā nebūtu datoru, serveru un datorprogrammu. Tas liekas tik pašsaprotami, ka šo uzņēmumu vadītāji nepiešķir lielu nozīmi tam, kādas datorprogrammas un kādu aparatūru izmanto viņu darbinieki. Pateicoties globālajam tīmeklim, visā pasaulē ražotās aplikācijas un datorprogrammas ir kļuvušas viegli pieejamas. Un šodien ikvienam ir iespējams nepieciešamo programmu ātri atrast, lejupielādēt un sākt to lietot. Taču nevienmēr mēs apzināmies, ka šādā veidā uzņēmuma datoros esošā informācija tiek pakļauta ievērojamam riskam. Vai jūs kā uzņēmuma vadītājs tiešām esat informēts par visām programmām, kas instalētas jūsu uzņēmumam piedarošajos datoros? Un vai jūsu dati ir drošībā? Software Asset Management ir process, kas 3 veidos palīdzēs jums kontrolēt izdevumus, kurus tērējat informācijas tehnoloģiju iegādēji, kā arī ieteiks piemērotāko datorprogrammu licencēšanas veidu. Mēs piedāvājam jūsu uzņēmumam šādus pakalpojumus. Vispirms mēs veicam jūsu programmatūras vides, tā skaitā datoru un serveru analīzi. Mēs salīdzinām jūsu esošās programmatūras lietojumu ar jūsu ieguldījumiem un iesakām stratēģiju programmatūras optimizēšanai. Pēc tam mēs palīdzam izstrādāt vadlīnijas turpmākajai datorprogrammu iegādēji un izmantošanai. Mēs veltīsim laiku, lai konfigurētu jūsu uzņēmuma tīkla individuālo lietotāju pieeju un sakārtotu programmatūras iegādes tiesības. Jūs nekad vairs neiegādāsieties noteiktu programmatūru bez vajadzības vai divreiz. Noslēguma posmā mēs ieteiksim Microsoft rīkus, kas ļaus jums pārskatīt iegūtās datorprogrammu izmantošanas licences un nodrošinās to atbilstošu lietošanu. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem riskiem par nelicencētu datorprogrammu izmantošanu. Ieviešot Software Asset Management, jūs varat samazināt līdz 30% izdevumus, kurus šobrīd tērējat informācijas tehnoloģiju iegādēji savā uzņēmumā. No finansiālā viedokļa jūs varat arī optimizēt naudas plūsmu, pārējot uz mākoņu skaitļošanu, kad dati vairs netiek ne lejupielādēti, ne reproducēti uz datora, bet tiek lietoti attālināti. Uzsākot darbu uzņēmumā, katrs darbinieks iziet ievadapmācības darba drošībā, ugunsdrošībā un citos uzņēmumam svarīgos jautājumos. Bet vai jūsu uzņēmuma darbinieki zina, kā aizsargāt uzņēmuma informāciju? Datu drošība vienmēr ir visbūtiskākais jautājums, lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju. Viena darbinieka pieļauta kļūda var radīt jūsu uzņēmumam nopietnas problēmas. Precīzi noteiktas konkrēto datu lietotāju grupas un pienācīga viņu tiesību definēšana pasargās jūsu informāciju gan uzņēmuma iekšienē, gan no ārpuses. Software Asset Management ir efektīvs līdzeklis visas jūsu uzņēmuma datorprogrammu iegādes un pārvaldīšanas politikas izveidošanai, kā arī palīdz uzlabot darbinieku zināšanas un izpratni par viņu atbildību. Lielākā daļa darbinieku nenojauš, ka datorprogrammu patvaļīga un nelicencēta instalēšana datorā var radīt būtisku risku uzņēmumam. Vai jūs vēlaties samazināt ilgtermiņa IT izmaksas, aizsargāt jūsu uzņēmuma informāciju un samazināt riskus? SAM – Software Asset Management.